Kādi vīrieši personis jums ir patikuši dzīvē? Parasti varbūt varat paraksturot, kādi viņi ir. Svarīgi man ir, lai cilvēks, vīrietis būtu stiprs. Lai tu justies, var justies drošs. Vīrietim jābūt stiprākam, manuprāt, par sievieti. Nelaime tā tikai, ka mums ir pārāk stipras sievietes. Tas ir tas, kur man ir svarīgi. Es domāju, tādā jūtu dzīvē, bet... Jūtu dzīvē, kas ir tas, kas ņem virsroku jūsos, prāts vai tomēr jūtas? Vadaties pēc sava prāta, ka tā tagad būs pareizi attiecībās tieši? Sievietes jau nevar no tām jūtām izvairīties. Tas jūtas reizēm to prātu, es esmu tomēr matemātiķis un gājis tādu ceļu, bet ir reizes, kad es jūtos kā sieviete, kā es teicu, kādā saka, labi brauc ar mašīnu, bet kā sieviete. Labi. Viņš man teica, tu labi. Es teicu, kā tu tas brauc? Viņš teica, tu brauc labi. Priekšsievietes. Un tad reizē es braucu kā sieviete. Es zinu, ka es nepareizi. Es tur mainu jostas. Speciāli to izmantojat, jā. Tad es tā ierauju galvu un braucu kā sieviete. Bet ir labi taču izmantot šos sievišķīgos trikus dažreiz. Piestāja pie policista, pasmēja. Arī, jā, protams, tas ir... Tas strādā. Bet arī lēmumos. Tu mēģini, tie darbi, kur esmu strādājis, es nevaru tā emocionāli. Bet es esmu izdarījis, pieņems lēmums kā sieviete. Vai jūs ticat arī tādām pārdabiskām lietām, ka viss, kas ar mums notiek, jau ir iepriekš noteikts un nolemts? Vai esat kādreiz, es nezinu, devusies pie astrologa vai pie kādas astrologa? Nē, es esmu devusies pie psihoterapeita. Tas ar zināmām dotībām. Un pie masieres, ar kurai ir... Es nevaru teikt, ka es esmu absolūti tāds... Bet jā, es kaut kur ticu, ka kaut kur ir kaut kas tāds, ko mēs nezinām. Kaut kas pāri mūsu zināšanām. Ka mēs varbūt zinām ļoti maz no tā, kas pasaulē vispār notiek. Un es te domāju, labi, pasaule beidzas, kaut kur ir melnie tie caurumi. Un kas tas tāds visums, kas tas melnais caurums, kas ir tur. Jā, es ne ļoti, bet kopumā, jā, es arī varu uzteikt psihoterapeitu, kur es jutos ļoti slikti. Man bija krīzes laikā, bija jāatlaiž daudz cilvēki. Un katram cilvēkam ir savas sāpes, un tev viņš ir jāatlaiž, un tās izjūtas jau ir nevisai patīkamās. Tad, kad tu atlaidi 3-5 cilvēkus, tu jau jūties kā 3-5 kaut kur. Un tajā laikā es jūtos ļoti nelāgījās. Kaut kā nomierināja ar spēku.